Šodien nākas atcerēties daudz un dažādas paroles. Manā gadījumā tādas ir vairāk kā 20. Plus ir jādomā arī par to, lai paroles katrā vietnē būtu unikālas, lai tās būtu stipras, līdz ar to tās visas atcerēties no galvas vairs nav iespējams. Sāku meklēt programmu, kas paroles atcerētos manā vietā. Man bija svarīgi 3 pamatu uzstādījumi. Pirmkārt, lai šī programma būtu mobila, lai tā spētu darboties arī no zibatmiņas. Otrkārt, lai tā darbotos dažādās vidēs, jeb operētājas sistēmās, manā gadījumā Windows un Linux. Treškārt, lai šī programma būtu atvērtā koda, kas nozīmē, ka man ir zināma drošība, ka mani svarīgie dati netiek sūtīti kādai trešajai personai. Meklējumos nonācu līdz programmai Keepas. Ražotāja, jeb izstrādātāja mājaslapā nokļūsim, ievadot internetu pārlūku programmā keepas.info. Un uzreiz dodamies uz sadaļu Downloads, jeb lejupielādes. Redzam, ka programmai pastāv 2 galvenās versijas – klasiskā un profesionālā. Salīdzinot, redzam, ka šai profesionālajai versijai ir stipri vairāk dažādu pielāgošanas iespēju un tā tālāk. Nav runa par drošību, bet tieši par dažādām pielāgošanas iespējām. Līdz ar to mana izvēle krita tieši uz profesionālo versiju. Otrakārt, ir 2 apakšvarianti. Vai mēs lietojam exe, kas nozīmē, kad ir šī programma instalēta mūsu datorā, jeb lietojam mobilo versiju, kura vienkārši ir jāatspiež, jeb jāaterhvē. Nākamais variants, kam jāpievērš uzmanība, ir, kādu operētāju sistēmu mēs lietojam. Ja mēs lietojam XP, teiksim, pietiekami vecu operētāju sistēmu, tad ir jāpārliecinās, vai tur ir uzstādīta Microsoft Net Framework. Jaunākās šis frameworks jau ir iekšā. Ja lietojam Linuxu, tad ir vērts pievērst uzmanību, vai vēlēsimies lietot Wine vai Mono, lai palaistu šo te programmiņu. Tad ņemam Portable Keepas 2.21 zip variantu un lejupielādējam savā datorā. Programma aizņem tikai 2 megabaitus. Esmu šo programmu jau novilcis un atarhivējis jeb atspiedis, tamdēļ to vairs nedarīšu. Atarhivēt tā izskatās šādi. Neliels ieskats, kā izskatās datubāze, ja tā ir aizpildīta, un tas ir tas, ko mēs tūlīt darīsim paši. Ņemam Keepas, un pirmais, ko viņš mums rāda, ka mūsu programma ir tukša, jaunveidojama, spiežam New, un mums ir jāizveido šis datubāzes fails, kurš tad saturēs visu mūsu paroles. Nosauksim to par dati. Saglabājam tādā pašā mapē, kur atrodas mūsu programmas faili. Saglabāt. Nākamais, kas tad būs tas, kas aizsargās mūsu datubāzi? Manā gadījumā tā ir vienkārši galvenā viena parola, kura tad man būtu jāatcerās. Tā ir jāizveido pietiekami gara, droša, stipra. Varam papildus pievienot failiņu kādu, kas atrodas mūsu datorā, un tikai ja šis fails tiek atrasts datorā, tikai tad šo programmu var atvērt, un tam līdzīgs vēl papildus drošības iestatījums. Bet šoreiz iztiksim vienkārši ar paroli. Ja mēs sākam rakstīt, tad paroli tiek slēpta, taču nospiežot Show Hide, ir redzams, ko tad es te esmu sarakstījis. Tātad mācību nolūkos visiem būtu redzams, ko es te rakstu.
Ja es taisītu, ja veidot parolīti priekš sevis, es noteikti veidot to garāku. Bet pašlaik būs tā, kā tas ir. Nu, zaļais līmenis tiek sasniegts, zinām, drošība ir. Tiek lietot lielie mazie burti, cipari, speciālās rakstu zīmes. Ok. Tālāk tiek piedāvāts regulēt drošības dažādas iestatījumus un tā tālāk, taču noklasētie ir gana droši, lai es to pašlaik nedarītu. Ok. Lūk mūsu failiņš, ko esam izveidojuši, un pēc noklusējuma jau tiek izveidots dažādas mapītes, kā mēs varētu strukturēt glabāt mūsu paroles. Piemēram, Windows paroles, tīkla paroles, interneta, e-pasta un tā tālāk. Šādas mapas var sataisīt paši vēl vai dzēst esošās. Ir arī paraugu ieraksts, kurus vienkārši labais taustiņš dalīt entry dzēšam ārā, jo tie nav vajadzīgi. Es visas savas paroles glabāšu vienā vietā interneta. Tāda ir mana izvēle. Spiežu dzeltenu atslēdziņu add entry, ja pievienot ierakstu. Pirmais, kas tiek jautāts, kā tad mēs atpazīsim šo ierakstu, un manā gadījumā veidošu ierakstu, kurš apkalpos jau esošu Google kontu. Nākamais, kas tad šajā te manā kontā ir lietotāja vārds? Man tas ir pietiekami garš, tāpēc atļaušos nokopēt. Tālāk, kāda tad ir parole? Tā kā konts ir jau izveidots, es rakstīšu iekšā esošo paroli, bet ja tādas mums nav, tad mēs varētu lietot paroļu ģenerētāju, Open Password Generator, un noģenerēt, piemēram, 20 zīmju garu paroli, kas satur lielos mazos burtus, ciparus, speciālās rakstu zīmes un tā tālāk. Tā kā šādu paroli mums nebūs jāatcerās, bet to darīs programma, tas būtu stipri vien ieteicams. Šoreiz to nedarīšu, jo man ir jau parole. Rakstu to iekšā. Bezbeidzot jānorāda arī URL, jeb saite, kā tad nokļūt līdz tai vietai, kas man šo paroli, jeb iežurnalēšanos prasa. Nokopēju saiti, Ctrl+C jeb copy, Ctrl+V jeb paste, un notes sadaļā piezīmēs mēs varam pierakstīt, pieņemsim, ja ir reģistrēti kaut kādi slepenie jautājumi un tam līdzīgi, tad šeit to var pierakstīt. Ja esam aizmirsuši kādu paroli šeit uzrakstījām, varētu spiest show hide un mums tiktu parādīta parole. Tagad spiežam OK. Ieraksts ir izveidots, saglabājam, save. Un šādi mēs varam veidot ierakstus par visiem mūsu kontiem. Vai tas būtu Facebookā, dažādos e-pastos un tā tālāk. Ja mums no datoras brīdi ir jāiziet, varam, protams, aizvērt programmu, bet varam arī vienkārši aizslēgt lock. Un nākamreiz verot vaļā, neviens nekā neredz, kas tur iekšā, līdz netiek ierakstīta parolīte. Esam iekšā. Simulēsim situāciju, ka mēs gribētu ieiet šajā te kontā. Man pat nav jādodās uz pārlūku programmu un jāver vaļā konkrētā lapa, tāpēc, ka esmu jau ierakstījis no šo saiti iekšā. URL, varam spiest Open, varam izvēlēties kādu konkrētu pārlūku programmu, bet ar Open tā tiks atvērta noklusētajā.
Pārliecinamies, ka kursors mirgo vietā, kur tiek prasīts ievadīt lietotāju vārdu. Labais taustiņš uz konta, jeb ieraksta. Perform auto type, jeb Ctrl V arī varam spiest. Ja? Programma rezultātā ierakstīs mūsu lietotāju vārdu, ierakstīs paroli un nospiedīs Enter. Esam kontā. Tas arī faktiski viss. Atliek vēl pašiem pētīt, pielāgot, bet ar šīm zināšanām pietiek, lai dzīvotu droši un aizmirstu par pierakstītajām papīra lapām Macā vai vēl sliktāk datorā, kādos Notepad vai tam līdzīgi teksta failiņos pierakstītām parolēm.